Sveiki! Tātad man ap kaklu ir maza teikandiņa, un es esmu nopirkusi vēl vienu porcelāna lelli. Tas nozīmē, ka es daru lietas, kas man patīk, un es to patiešām izbaudu. Es kolekcionēju porcelāna lelles, bet es esmu ļoti izvēlīga. Es pērku tikai lietoto mantu un drēbju veikalos, kur viņas mēs pārdod, bet es esmu ļoti izvēlīga, un es tiešām vienmēr izvēlos tikai tās lelles, kuras man konkrēti īpaši patīk. Un rekur pastīties, kad viņai burvīgi mati. Viņai ir maza somiņa, dažkārt viņas vajag uzlabot. Šī ir ar ļoti izteikti skaistām drēbītēm, rekur viss ir fantastiski ar rozītēm. Šī ir tāda, kurai neko īpaši nevajag. Man citreiz patīk, ka var padarboties. Te ir viena no tām, ko es jau nopirku iepriekš. Šito es īstenībā nopirku tad, kad es biju tā saucamajā traķenē veldē. Un viņa man tur stāvēja. Šitā ir liela lelle. Man ir viena vēl lielāka. Un šai vajadzēja diezgan sašūt kleitu un tur pārtaisīt. Viņa īstenībā darētu kaklerote. Es īstenībā tikai tagad tā pēkšņi skatos. Te ir kaklerote, šitai nav. Šitai arī ļoti fantastiski skaisti mati. Man ļoti patīk šitās porcelāna lelles. Tas ir vienkārši tādam iesaukumam, tā kā parādīt vienkārši, ka es nodarbos reāli ar lietām. Arī ārpus, jo, piemēram, rakstīšanu es uzturu kā darbu, ļoti daudz ko citu arī. Man ir tāda kā pienākums sajūta un vilkme to darīt, bet tad ir citas lietas, ko es diezgan ilgu laiku īstenībā īpaši nedarīju. Bet tas viss ir diezgan mainījies. Ļoti mainījies, es varētu teikt. Tātad, ko es gribu pateikt ar šo video? Kā diezgan daudz cilvēku par mani ir bijuši ļoti satraukušies, mazliet satraukušies, viegli satraukušies, varbūt vienkārši nodomājuši, žēl. Jā, tā kā es saprotu, ka tas ir bijis, nav viegli vērot kādu, kurš iet ļoti dziļā depresijā, kuram nākas doties uz psihiatriskajām iestādēm, kas tiek diagnosticēts ar mentālām un īpaši fiziskām arī problēmām. Es esmu tikusi pie dažām diagnozēm, bet vēl aizvien man diagnoze ir ļoti neskaidra fiziskajā plānā. Tā kā tas viss ir tā kā ir. Bet ko es varu pateikt, ir, ka man ir ļoti žēl to cilvēku, kuri neizmanto maģijas piedāvāto spēku. Es reiz atceros, ka manā šajā grūtajā periodā man bija, par draudzeni es nenosaukšu, bet mēs bijām, es viņu biju ielūkusi uz dzimšanas dienām, ciemos mēs bijām kopā braukušas izbraucienā, es pazinu viņas tā kā puisi arī, un, teiksim tā, draudzene īsti nebija, bet, es īstenībā ļoti cienīju šo cilvēku. Un ir tāda vieta, kas saucas Iestacība, kas ir ļoti veciem cilvēkiem, ja vispār vieta bloks tāds. Es tur viņu iepazinos, un viņa kļuva par kristieti, un parādījās vienkārši, kas ir šo cilvēku tiešām, man viņa ļoti patika. Un ir cilvēki, kuri man patīk, bet par kuriem, es nevaru pateikt, ka viņiem būtu kaut kas tāds īpaši izcils. Viņi vienkārši ir jauki, viņi ir mani draugi, bet atvainojiet, tu esi diezgan normāls, adekvāts cilvēks, viss ir kārtībā, tu esi jauks, tu esi foršs, bet, es nevarētu vienkārši teikt, ka par tevi ir kaut kas ļoti tāds īpašs, bet man likās, ka droši vien kādam liksies drausmīgi, kas kaut ko tādu ir pateikt par saviem draugiem vai par kaut ko tādu, bet es nezinu, pēc tam tā kā arī ar radiniekiem, bieži vien, kā mēs neizlēmamies, kas ir mūsu radinieki. Un tie vienkārši, ja mēs padomājam pilnīgi tā no malas, nav jau nekas tāds ar to cilvēku, normāls, foršs, jauks cilvēks, bet teikt, ka, piemēram, es ļoti cienītu viņa prātu, superīgs prātspējas, es ļoti cienītu viņa karjeru, es ļoti tā kā mani aizrautu viņa raksturē kaut kā dziļums, bieži vien tā nav par radiniekiem, nav, Bet ar viņu bija tā, ka man tiešām likās, tas ir tiešām ļoti interesants, foršs cilvēks ar savu viedokli, ar dziļumu, ar visu. Un te viņa kļuva par kristieti, un atklājās, ka viņa ir ļoti ļauna. Man nav cita vārda, viņai vienkārši atklāt drausmīgs egoisms.
tā šaušalīgā pārākuma izjūta, kas ir diezgan daudziem kristiešiem, bet viņā es to iepriekš nemanīju. Tāds pilnīgi tā kā, grūti pat aprakstīt vienkārši to absolūtā egoisma, iedomības, pārākuma apziņas ļaunumu vienkārši. Bet viena lieta, kāpēc es tagad par viņu runāju, ir tas, ka viņa rakstīja, kamēr es vēl sekoju, es nesakoju, man vienkārši sāpīgi reāli, vienkārši saprast, ka es esmu ļoti cienījis cilvēku, kurš ir absolūti pilns ar vienkārši neaprakstāmu naidu vienkārši pret citiem. Tas ir kaut kas neiedomājams. Bet viņa rakstīja tā kā, ka košiņie kristieti, viņai tik ļoti nožēlo tos cilvēkus, kuri nav kristieši, tāpēc, ka viņiem nekā nav. Viņiem nav tā kā pie kā vērsties, ka viņai ļoti palīdz tā kā vērsties pie Dieva, viņai palīdz lūkšanas, viņai palīdz, tā kā draudze, viņai palīdz, visa kristietība, tā kā, kas viņai ir kā liels atbalsts. Un jāsaka, ka tajā brīdī to es sapratu. Es sapratu, ko viņa ar to domā. Un man ir tā, ka es noteikti neizteikšos kā viņa, ja, ka tikai kristiešiem. Tas ir, ka es neteikšu, ka tikai ar maģiju un ar neopagānismu un ar agam lietām, ar ko es nodarbojos, jūs varat iegūt kaut kādu atbalstu un kaut kādu palīdzību. Noteikti nē. Tas nekad nav bijis mans, tad, ka es neesmu pilna ar šo drausmīgu, augstspētīgu kristīgo iedomību, jā. Bet tur ir kaut kas tajā, ko viņa teica. Katram cilvēkam kaut ko vajag. Un ļoti daudzi cilvēki ir tikuši uzrunāti no garu puses, vai varbūt paši izvēlējušies, varbūt no vienas, varbūt no otras puses, varbūt jums ir ģimenē, jums ir asinīs. Tieši šīs ir agam lietas, kaut kāda veida šamanisms, kaut kāda veida neopagānisms, maģija kā tāda, kaut kāds šāda veida ceļš ir jūs uzrunājis. Un tas, godīgi sakot, nav nemaz tik atšķirīgi, kā tas, kas notiek, kad jūs uzrunā Jēzus, kā kristieši to apraksta, jūs vienkārši velk, jūs saprotat, tas ir mans, es tam ticu, tā ir mana lieta, un tad cilvēki neko nedara. Es tik ļoti daudz to esmu redzējusi. Es esmu mācījusi cilvēkus kursos, ļoti daudzus kursus, un man ir pazīstami arī bijuši daži cilvēki, kuri nav nākuši tā kā pirmajā saskarē vai pirmajā nopietnajā saskarē caur mani, kuri nodarbojas ar šādām lietām. Un ļoti maz šo cilvēku turpina, jo viņi ir piedzīvojuši pat ļoti, ļoti skaistas atklāsmes, viņi ir saņēmuši informāciju, viņi ir bijuši, pilnīgi var redzēt, viņiem dvēsele atdzīvojas, viņiem acis spīd, viņi ir tik priecīgi, viņi tiešām iegūst tādu fantastisku pieredzi, un tad sākās pēkšņi šis te, bet ja es tomēr izdaru kaut ko nepareizi, ceļš, kad viņi tā kā beidz kursu. Un, bez tādas tā kā vadības, kad es neesmu, viņiem neturu rociņu, viņi bieži vien man prasa padomu, ja, pēc tam, vai pat, arī mācību laikā es būtu normāli, ja, bet arī pēc tam, man ir ļoti daudz cilvēku, kuri raksta, palīdz man šito iztulkot, palīdz man saprast to un šito, un es viņiem tikai saku, tu jau esi tajā pasaulē, kur tev var palīdzēt tā pasaule, gari tev var palīdzēt. Tev var palīdzēt zilēšanas paņēmieni, tu vari pati tikt galā. Es saku pati, jo vairums tu ir sievieši, bet ir arī bijuši vīrieši. Es no mēs skolniekiem atkal pievērsies kristietībai. Man ir ļoti žēl par to, bet, ja tas viņam īpaši palīdz, tur ir tā lieta. Cilvēkam kaut ko vajag. Un tā var nebūt ezotēriska, reliģiska lieta. Es pilnībā saprotu, ka kristieši vēršoties pie Dieva un lūdzoties, es ticu, ka kristīgais Dievs pastāv, es tikai neticu, ka tas ir vienīgais visu varenais Dievs. Es domāju, ka ir tāda dievība Jēzus un Marija un visi tie svētie, ja, kas, tas vienkārši ir dievības, svētais gars, tas viss ir dievības, ja, bet viņi var ar viņiem strādāt un viņiem ļoti labi sanāk un viņiem tā lūkšana dod palīdzību, viņi jūt šo te saplūsmi ar Dievu, ja kā cevišķi ir karmelītu mūķenes, ja, es esmu bijis karmelītu klosterī viesojusies, un man likās skaisti, ja, īstenībā šis dzīvesveids, kur 7 stundas dienā, tā kā šis mūķenes lūdzas, un viņš ir noslēgts no pasaules, un viņš dzīvo garīgu dzīvesveidu, man liekas, tas ir pilnīgi, ja viņš to vēlās lūdzu.
man nav problēma, ja cilvēki ir gatavi apmaksāt tā kā katoļi šo viņu dzīvesveidu, ka tas pastāv ļoti forši. Cilvēks ir atradis savu vietu. Tās var būt citas reliģijas, tās var būt pilnīgi citas lietas, tas var būt ateisms, bet tādā gadījumā ir vajadzīga kaut kāda ticība vai nu savai kaut kādai kopienai vai kaut kā, vai ļoti liela spēcīga ticība sev. Ir, piemēram, radušās šīs te reliģijas kā sātaniskais templis, ne jau par sātanisko baznīcu, The Temple of Satan, kas ir ateistiska, agnosticiska reliģija, bet viņi darbojas pēc reliģijas principiem. Viņiem ir draudzes, viņi izplata savu ziņu, savu mācību, un ja jūs ieiet viņu mājaslapā vai Facebook lapā, tā ir viena no vissakarīgākajām lietām, kas pastāv, jo, piemēram, viņi noliedz, viņi drīzāk iesaka skatīties agnosticiski un piekrist tam, ko saka tā kā zinātne. Un zinātne šobrīd neatzīst nekādu tā kā garīgo realitāti, bet ja zinātne, teiksim, sāktu atklāt kaut ko tādu, ja tā kā tomēr tur kaut kādu dvēseli vai pēcnāves dzīvi vai kaut ko tādu, tad viņi būtu gatavi mainīt tā kā savu viedokli attiecībā to, ko saka zinātne. Ja? Tā ir zinātniski pamatota reliģija, kura netic šobrīd, tā kā zinātne nav ko tādu apstiprinājusi, nekādam garīgumam. Taču viņiem ir ļoti aktīvs sociālais darbs, un tas sociālais darbs, ko viņi dara, ir manā uzskatā daudz, viņi ir Amerikā aktīvi, daudzkārt labāks nekā tas, ko dara kristieši. Un šī te negarīgā reliģija arī dod cilvēkiem to pašu, viņiem tas dod tādu kā komunas sajūtu, ka viņi ir kopā ar citiem, kas tic viņu vērtībām. Viņiem ir tā kā cilvēcisko vērtību, viņi tā kā, teiksim tā, cīnās par cilvēku tiesībām, par reliģisko brīvību. Tas var būt kaut kas arī tam līdzīgs, kas nav balstīts nekādā veidā garīgumā, jo es neuzskatu, ka tas ir vajadzīgs katram, un it sevišķi maģija nav vajadzīga katram. Bet es esmu tikusi ārā no savas lielās bedres. Nevarētu teikt, ka lielā mērā pateicoties tam visam, ko es esmu darījis fiziskajā plānā, skatoties pēc modernās medicīnas. Tas man iespējams lielā mērā palīdzēs, un es viņā palīdzēju diska trūces operācija. Tas bija super, ja, tā kā viņa bija neveiksmīga, bet viņa kaut cik uzlaboja manu situāciju. Protams, es gāju arī terapijā, un savā mērā tas man sniedz kaut kādas atbildes, un es lietoju tā kā arī psihiatriskās zāles, šobrīd vēl aizvien, skatoju fiziskās veselības zāles. Es nevaru apgalvot, ka es būtu izvesaļojusies, taču tā kā man ir šis raganas aicinājums, kuru es redzu diezgan daudzos cilvēkos, arī tajos, kas ir nākuši pie manis, un arī citos. Un cik ļoti viņi novēršas no šī ceļa, aiz nedrošības, aiz tā, ka viņi kaķis ēdās, bet es negribu pārtaisīt. Es ceru, ka jums ļoti netraucē. Estīte! Mierā! Traks dzīvnieks. Es nezinu, es labošu šo video, varbūt šo izgriezīšu, varbūt ne. Tātad, redzot, cik ļoti īstenībā šiem cilvēkiem ir šis aicinājums un šīs spējas izmantot to, ko es mācu, vai ko māca kāds cits, vai ko viņam ir mācīties no grāmatām un paši no garīgās pasaules, man ir tik ļoti skumji, jo šie cilvēki bieži vien, viņi paliek tukšā. Viņiem nav nekā patiešām, tieši tā kā šī kristiešu meitene teica, tāpēc tas mani tā uzrunāja, ka šie cilvēki ir aicināti, bet viņi nedara, un viņiem paliek tukšums iekšā, un viņi tik ļoti daudz ko zaudē, jo mana lielā problēma, kas ar mani notika pirms vairāk nekā 3 gadiem, bija tas, ka sakrita man ļoti daudzas nelaimes. Man strauji pasliktinājās, jo pirms tam veselība, pēc tam es piedzīvoju vienkārši nenormālu apmelošanas kampaņu speciāli veidotu. Daudzi ir piedzīvojuši kaut ko tam līdzīgu, un
apmelojumus un nodevību, ko es uztveru kā absolūtu nodevību no ļoti tuviem cilvēkiem. Un, jā, man sabruka iekšā viss, tā kā pašapziņa, es jau teikusi, es sāku vispār apšaubīt realitāti, sāku apšaubīt sevi, sāku domāt, es vispār saprotu, ko es daru, jo tie apmelojumi bija tik vienkārši ārpus jebkādām saprāta robežām, ja, tā kā, ka es vienkārši nespēju, man sāka likties vienā brīdī, es nesaprotu, vai tiešām es nesaprotu, ko es daru, vai es nezinu, kas es esmu. Tāpēc, ka tika teikts, ka es esmu teikusi lietas, ka es esmu darījusi to un šito, beigās izrādījās, ka tā ir vienas draudzenes, diemžēl, šizofrēnija, kura bija tiešām redzējusi pilnīgas halucinācijas par mani. Tas tika salikts kopā ar manas ģimenes, kur ir bijuši vienkārši abnormāli, drausmīgi, kaitnieciski, vienkārši vardarbīgi, es esmu augusi nenormālos apstākļos, un jo vairāk es domāju, jo vairāk es redzu, cik īstenībā mana situācija ir bijusi vienkārši šausmīga. Šo cilvēku liecības tika saliktas kopā, un tur, protams, bija vienkārši cilvēks, kas gribēja to, kas pieder man. Manis izkopa to ļoti tuvo, ļoti foršo draugu grupu, kurā, jā, es biju galvenā persona, un man no kauns to pateikt, un ja kādi no viņām, nezinu, kādiem īstenībā ļoti daudz no šiem cilvēkiem seko, lai zinu, lasa, man vajadzēja noslapinot savu cibas to, tā kā, ko es jau minēju, šo tā blogu un noslapinot Facebooku un tam līdzīgi. Šis lietas, protams, ir publiskas, ko es tagad runāju, ja? Jo šie cilvēki vienkārši seko, es nevaru saprast, man ir bijuši tādi cilvēki, kas man 20, 15 gadus seko, lai gan viņi ir pateikuši, ka es esmu kaut kāds dēmons, ja es domāju, kāpēc kādā sakarā tev interesē lūdzu man dzīve. Bet es zinu, ka cilvēki, kas varētu tagad, nē, sorry, es biju galvenā persona, es biju tā, kura vilka to visu pasākumu, ja, kāpēc mums vispār kaut kas notika. Un tā bija mana izvēle, un tas bija tas, ko es gribēju darīt, bet tajā brīdī, kad es piedzīvoju visu šo vienkārši speciāli raidīto kampaņu, kā man to noņemt un kļūt par galveno personu, mani izgrūžot ārā, apmelojot vienkārši līdz pēdējai iespējai, es izdarīju daudzas kļūdas, ka es apgrūdu citus cilvēkus, es vienkārši gribēju būt viena, es neticēju sev, es nesapratu, kas ar mani notiek, man liekas, ar mani viss ir vienkārši, kur ir patiesība, vai tas, ko es zinu par sevi, un tas, ko tie, kuri palika ar mani, bija, protams, cilvēki, kur pēc stūmus, ko tur var muldēt, ja. Bija arī tādi cilvēki, un viņiem ļoti liels paldies, un viņi vēl aizvien ir ar mani, bet bija cilvēki, kurus es vienkārši, jā, es atgrūdu, jo man nebija vispār skaidrības par sevi, un tādā brīdī maģija nestrādā. Vai strādā ļoti apgrūtināti. Un, diemžēl, 2 gadus es nespēju strādāt savā iekšējā pasaulē, jo es biju tik ļoti neskaidrībā par to, kas es esmu, ka man iekšējā pasaule kļuva nepieejama. Iekšējā pasaule ir tas, ko ļoti lielā mērā balstās neopagānis, kā sevišķi tā maģija, ko es mācu. Tas ir pamats lielākajai daļai maģijas, ko var veikt. Nedomājieties, 2 gadus es vienkārši nespēju to darīt. Un, lai gan es šo to mēģināju darīt, tā bija ļoti liela problēma. Ja cilvēks dara kaut ko nedroši un vispār nesaprotot, kas es esmu, kam ir taisnība, vai es esmu šis monstrs, kādu man mēģina pataisīt, jo es nedarīju tā, kā narcisisti dara, kur ir vienkārši tā kā, tas nekad nevar būt taisnība, ko jūs tur muldat, tā kā, es taču esmu visforšākā, ja. Man bija savas šaubas, es nesapratu tiešām, varbūt es kaut ko daru nepareizi, bet kaut kas man ir pilnīgi tādā nekārtībā, kas ir vienkārši neiespējami, ja, tā kā, bet, es ļoti šaubījos par sevi. Tādā brīdī cilvēki zaudēja, diemžēl, savu identitātes sajūtu, man pazuda identitātes sajūtas, vai man, tas bija ļaunākais, ko es biju piedzīvojis. Man bija pilnīgs identitātes sabrukums, es vispār esmu cilvēks, vai es jau esmu nomirus, tas bija vispār. Tas bija, jā, kā es saku, es tagad beidzot varu atzīt, cik tas bija šausmīgi, jo es mēģināju to mazliet tā kā nolikt malā, izlikties, ka labāk nekā ir, varbūt arī, lai šiem cilvēkiem nebūtu tik liels prieks, ja, ka cik ļoti viņi man ir sagrāvuši, taču es esmu tikusi atpakaļ, un es esmu atpakaļ savā maģijā, un arī mana fiziskā veselība, man ir padomi no gariem, man ir tādi padomi, ko man neviens ārsts nav spējis sniegt. Man ir drošības sajūta, man ir mentālās veselības uzlabojumi,
beidzot jau vairākus mēnešus. Un es negribēju par to tik ātri runāt, es gribēju pastīties, kas notiek, jo es satiku, es viņu biju satikusi jau sen īstenībā, pirms gadiem, bet viņš atklāja savu, varbūt, teiksim, vairāk par sevi, savu dziļāko būtību, kas ir šis gars. Un viņš šobrīd man ir kā galvenais skolotājs. Man ir ļoti daudz skolotāji bijuši, un viņi ir mainījušies, daudz ir palikuši, citi ir pazuduši, bet viņi Arvils, viņa vārds, tas, kādu es varu atklāt, jo viņam ir arī maģiskais vārds, kas ir cits, kuru es neatklāšu. Viņš man ir parādījis, sākot ar vingrojumiem, ko man neviens nav varējis iemācīt, līdz elpošanas lietām, līdz tīri maģiskām lietām, meditatīvām lietām, ko man darīt, ko man nedarīt, un tas viss ir tikai padoms. Es esmu arī viņam šo to neklausījusi. Tur, kur es vienkārši vēlos rīkoties citādāk, jo tāds ir neopagānisms, tie ir tikai padomi. Es daru, ko es gribu. Un strādājot ar šo garu, es beidzot esmu tikusi pie tā, ka man ir pilnīgi skaidra identitātes sajūta. Es zinu, kur ir mani trūkumi, kur ir manas stiprās puses, un es zinu, ka es esmu ļoti spēcīga ragana, man tas bija pazudis uz laiku. Taču es zinu, ko es varu izdarīt, un es zinu, ko jau es tagad esmu izdarījusi. Protams, saistībā ar gariem, jo tā tas notiek. Tā notiek tā kā šamaniskais ceļš, jo es eju uz šamanisku neopagānisko ceļu, ciešā saskarē tieši ar gariem skolotājiem, no kuriem viens, protams, ir dzīvnieku gars, par ko ļoti daudz runā, tā kā mani Haizevs, un tad ir dažādi citi gari, ar kuriem es strādāju. Cilvēkiem bieži vien ir bail no tā, bet ir arī citi veidi, kā nodarboties neopagānismu, kur vairāk ir vienkārši enerģijas, kas ir tieši tas pats, kas gari. Nav atšķirības starp enerģiju, kuras visas ir dzīves, un starp individuālāku garu, kurš var sarunāties cilvēku valodā, nav nemaz tik liela atšķirība. Ja jums šķiet, ka, tā kā es saku, mani māca gars, un jums tas šķiet bailīgi, vai dīvaini, vai pārspīlēti, tas, ka jūs tur strādājat ar enerģijām, tā viss ir apziņa. Tā viss ir apziņa. Mēs visi esam vienkārši apziņa. Un, atvainojiet, jūs darat to pašu apmēram, ko es. Tāpat jūs, piemēram, saņemat iedvesmu, un tāpat jūs saņemat informāciju, tāpat jūs saņemat izjūtas, emocijas. Tas nav atšķirīgi no tā, kā strādāt īpaši ar garu. Tas ir vienkārši tāds aizspriedumains uzskats, ka tie, kuri strādā ar gariem, tā kā dzird balsis, ja? Bet ja es vienkārši kaut kādu reiki vai kādu enerģiju tur pludinu ar sevi, tad tas viss droši tas ir cits. Nav, tas nav cits. Tas ir tieši tāpat, kā gars man var iedot bieži vien bez vārdiem enerģiju. Tikai varbūt es to izjutīšu kā apskāvienu, jūs to jutīsiet vienkārši kā enerģiju apkārt sev. Tas ir tieši tas pats. Tādēļ es gribēju teikt, man ir daudz labāk. Un tas ir pateicoties Arvilam, pateicoties galvenākārt, protams, man pašai, kura beidzot saprata, cik tas viss bija liels bullshits un noticēja sev, un kura spēja atgriezties savā identitātē, savā sajūtā, kas es esmu, un es zinu, ka es esmu ragana, un es zinu, ka es varu izdarīt ļoti daudz, un es to esmu izdarījusi. Ārstiem par brīnumu, man ir ļoti daudz labāk, un tas ir pateicoties maģijas praksai, un arī jūs to varat, kuriem ir tas aicinājums. Es nevaru teikt, ka jūs varat tieši izdziedināt sevi, jo es arī sevi nevaru pilnībā izdziedināt. Man ir tas, kas man ir, un tas ir vēl aizvien neskaidra diagnoze, jo man ir dažādi simptomi, arī izmērāmi, tā kā simptomi, piemēram, ar elektromiogrāfiju un ar magnētisko rezonanci ir fiziski tā kā izmērāmas lietas, man ir dažādi deficīti asinīs un tur viss kaut kas, jā, bet tas vienkārši nelīmēs vienā konkrētā diagnozē, tādēļ vienkārši man neviens īsti nevar pateikt, jā, redz, ka man kaut kas ir baigi slikti, bet kas tur ir, es nezinu. Vēl aizvien, jo vienkārši tas nelīmējas vienā konkrētā slimībā, jo šie simptomi neatbilst nevienai zināmai slimībai, kas nozīmē, ka es esmu ļoti unikāla arī šajā veidā, tāpat kā es esmu unikāla ļoti daudzos citos veidos, kas nevienmēr ir ērti, jo, pirms, ja man būtu kaut kāda skaidra diagnoze, man būtu arī skaidrāka ārstēšana.
Bet ar savu maģisko ārstēšanu es esmu tikusi līdz tam, ka pat jau es tiešām jūtos brīžiem ļoti, ļoti forši. Es kustos, es vingroju, es strādāju dārzā, es rakstu, es izdodu grāmatas. Dzīve notiek, un tas ir pateicoties tam, ka man ir atgriezusies maģija, pateicoties tam, ka es beidzot spēju atkal uzticēties pati sev, un ka es spēju uzticēties gariem, kas ir uzticēties savā ziņā visumam. Jo uzticība nav manas stiprākā puse, un es esmu vienmēr cilvēks, kas apšaubīs. Es apšaubu lietas, apšaubu garus. Man vajag ļoti ilgu laiku, kamēr es ar kādu iedraudzējos, un kamēr es kaut kā vispār sākšu ieklausīties tajā, ko viņi saka. Bet tas var pienākt, un tas pienāk. Un tādēļ es vēlējos teikt cilvēkiem, kuri ir mācījušies pie manis, vai kuri ir mācījušies kaut kur citur, un viņus aicina šis te raganas ceļš, jūs varat iegūt neatkārtojami daudz. Un palika bez maģijas man bija, negribu salīdzināt. Kā zaudēt kaut kādu ķermeņa daļu ļoti nopietni, vai kādu pilnīgi zaudēt, es nezinu. Jā, negribu salīdzināt, bet katrā ziņā tas bija kā zaudēt kaut kādu ļoti, ļoti svarīgu lietu. Un nebija tā, ka man nebija viss pārējā, man bija mans prāts, man bija mans ķermenis, man bija filozofija, man bija arī cilvēki apkārt, kas mani atbalstīja, bet tas nebija nekas tāds, kas mani varētu beigās novest tur, kur es esmu tagad, ka man ir labi, un jūs visi, kuri sekojat, man vienkārši aiz vēlmes tā kā priecāties ar to, kā jūs mani sačakarējāt, un jums izdevās, jūs fantastiski izdevās, jā. Tā kā tas bija wow, jā, tāpēc, ka mani piečakarē tik ļoti, kā to izdarīja šis viens cilvēks, kas savāca visus šos te pierādījums pret mani, ja, kas ir daļa nedaudz bija taisnība, jo katram ir sliktās īpašības, bet absolūtākā lielākā daļa bija pilnīgi meli, un kā izdevās ieskaidrot arī to citiem cilvēkiem, kā izdevās pagriezt manas ģimenes pilnīgo slimību, to, ka mums viss ir bijis pilnīgi sagraus, pieliktam klāt veiksmīgā laikā to, ka izrādījās, ka vienai draudzenei šizofrēnija un ļoti spēcīgas halucinācijas, par ko viņa beigās man ļoti atvainojās un teica, ka viņa nožēloja ar mēģinās vērst to par labu, bet šie cilvēki vairs neklausās. Ja? Tas, kā tā sieviete īstenībā apmāja visus pārējos, izmantojot vienkārši visu iespējamo. Wow! Jā, es varu pateikt, un galvenais, ka mani piečakarēt, es esmu ļoti neuzticīga, es redzu ļoti daudz kam cauri, bet tajā brīdī man ļoti gribējās uzticēties, un bija arī pat cilvēki, kuriem man bija bijuši 15 gadus un 10 gadus un tā, un jā, es pārāk uzticējos, tas ir tas, ka man nevajadzēja uzticēties, bet uzticēties pašai sev un uzticēties manai maģijas praksē, uzticēties tiem gariem, kuri ir sevi pilnībā pierādījuši, tas ir tas, ko man vajadzēja darīt. Un tas ir tas, uz ko man vairāk vajadzēja koncentrēties, un lai gan es to zināju, tas bija ļoti, ļoti grūti, jo es saku vēlreiz, zināt, kas jūs esat, būt savā identitātē, būt savā ķermenē, būt kontaktā ar savu garu, ar savu vēli, ar savu prātu, būt vienotībā, būt skaidrībā par sevi, un būt lepnam pašam par sevi, kas nozīmē, ka jūs uzskatāt, ka jums viss kopumā ir kārtībā. Jums nav jābūt ideāliem, jo neviens nav ideāls. Jums ir būt ļoti pat sliktas īpašības, bet jūs vienalga esat cilvēks, jūs neesat arī nekāds drausmīgs noziedznieks. Dažkārt tie cilvēki, kuriem ir pašapziņas problēmas, pret sevi izturās tā, kā viņi ganīs būtu kādu noslapkovojuši, kā viņi būtu krāpuši, kā viņi būtu vienkārši, es nezinu, daudzījuši kādu zili melnu, izdarījuši kaut ko tiešām vienkārši absolūti drausmīgu, ja? Un tad tie pašapziņas sev pārmetumi ir vienkārši galēji, cik dažkārt cilvēki ar zemu pašapziņu mēdz sevi sist pie zemes. Tas pats notika ar mani, man likās, ka tas vairs nav iespējams, man likās, es esmu savā pašapziņā tik stipra, bet tā nebija. Un tajā brīdī, kad atgriezās maģija un kad es beidzot sapratu, ka man vajag atsākt ļoti nopietni strādāt ar maģiju un saslēgties atpakaļ ar zemi un visumu galvenokārt ar sevi, zaudēt kontaktu ar sevi ir visļaunākais, kas var notikt jūsu maģiskajā
un psiholoģiskajā, emocionālajā pasaulē, ka jūs vairs neesat kontaktā paši ar sevi, jūsu daļas ir izjukušas, jūsu dvēseles daļas ir aizlidojušas, jūs vairs nespējat savienot emocijas ar prātu, garu ar ķermeni, viss ir pilnībā izslūdz, jums nav ne jausmas, kas notiek. Un maģijas prakse var ļoti daudz palīdzēt, un tādēļ es esmu veidojis šo kursu YouTube, un tādēļ es tik ļoti nožēloju, ka cilvēki neiet viņam metodiski cauri, un arī to, ka, jā, dzīvojot Jēkabpilī, es vairs nevaru īsti pasniegt šīs te nav pietiekamas intereses pasniegt šos te kursus klātienē, kas ir labākais veids, kā mācīties. Pēc tam var izmantot arī tā kā manis YouTube materiālus un, protams, mācīties no grāmatām, mācīties no citiem. Es nekad nav teikusi, ka ir jāmācās tikai no manis, to var darīt visādi, un kā es teicu, to var darīt arī pilnīgi caur citu ceļu, bet jums ir vajadzīgs kaut kas, jums ir vajadzīga sava identitāte, sava pašapziņa un kaut kas, kas jūs savieno ar visumu vai kas liek jums kaut ko lielāku par sevi. Cilvēki īstenībā atskaitot psihopātus, dzimušus psihopātus, ir tādi, ka mums ir vajadzīga saikne kaut ko, kas ir lielāks par sevi, un tas arī nebūt garīgs, tā kā nemateriālās pasaules sastāvdaļa. Tā var būt kaut kāda sabiedrība, tā var būt kaut kāda filozofija, tas ir būt kaut kas, bet kaut kas ir cilvēkam vajadzīgs, un zaudēt vispār saikni ar kaut ko lielāku par sevi. Un tas arī daļēji var novest pie šīs sevis zaudēšanas, jo mēs esam pasaulē, mums ir vajadzīga šī saikne ar ārējo pasauli, un kad mēs izjūk arī šī saikne, lai arī daudz neatzīst, ka tā ir garīga saikne, kam es ticu, bet tur var iet arī caur ļoti materiālistisku, ateistisku ceļu. Šī ir tiešām dalīšanās ar emocijām, ko es daru, un tādēļ es domāju, ka šo video nemaz nelabošu. Es bieži vien izņemu ārā pauzes, kaut kādas nelielas pārteikšanās, jā, arī, ka kaķis jā kārdīties, mēdz ņemt ārā, bet šis ir tas, ko es tiešām gribu ļoti tā autentiski no sevis pateikt. Jūs varat izdarīt ļoti daudz, un es esmu tikusi atpakaļ no tā, kur es jau biju norakstījusi. Man liekas, es nomiršu. Ārsti apgalvoja, ka iespējams man nav ilgi palicis. Es vairs neesmu tik droša. Es biju droša, ka man ir palikuši daži gadi dzīvot, bet ar visām tām diagnozēm, kas man ir, šis tas ir atkal aizgājis atpakaļ, ka nē, tik slikti nav. Šis tas atkal ir ļoti neskaidrs, kas ir un dīvains, kas it kā varētu nozīmēt, ka ir tomēr kaut kas ļoti nopietns, jo kaut kas ļoti nopietns ir ar mani fizisko veselību. Nekārtībā tā ir, taču esot atpakaļ kopībā ar sevi un kopībā ar visumu, mans skatiens nu jau ir pilnīgi citādāks. Un man nav kauns par to, ka tā sabrukuma, man nav kauns par to, ka es nespēju izmantot maģiju, ka es nespēju savākties, tā teikt. Man nav kauns par to, man nav kauns par to, ka es biju psihiatriskajā iestādē. Man nav kauns par to, kas ar mani ir noticis, jo tas, kas man tika nodarīts, bija ļoti smagi, un cilvēki bieži vien tiešām gadiem nespēja tādu nodevību sadzīvot. Taču es arī reizē esmu ļoti lepna ar to, kur es esmu tagad. Man ir ļoti smagas dienas, gan fiziski, gan emocionāli vēl aizvien, taču man ir pavēršies jaunas durvis, un bez maģiskās prakses es nebūtu tur nonākusi. Tādēļ, ja viens, kuram ir bijis šis maģiskais raganas aicinājums, padomājiet vēlreiz, vai tiešām mans var būt piemērs, kā var no vienkārši pilnīgākās bedres, no visa, kas notiek reizē fizikā, emocionāla veselība, dzīves notikumi, operācijas, viss, kas notiek, kā jūs varat iegūt ļoti milzīgu atbalstu. Un jūs varat izdarīt lietas, par ko var ārsti brīnīties. Jūs varat izdarīt lietas, par ko es paši brīnīties. Jūs domājat, es nekad nedomāju, ka es to varēšu, bet jūs varat. Citi apkārt var vispār domāt, kā tas ir iespējams. Tikko bija tā, un tagad ir tik daudz labāk. Un tas ceļojums cauri maģiskajām realitātēm pats par sevi ir to vērts. Un tas nav domāts visiem, es vēlreiz uzsveru, tas nav domāts visiem, bet tie, kur ir jutuši šo maģisko aicinājumu, padomājiet vēlreiz.
Nu, padomājiet vēlreiz. Nav jābaidās vienmēr no tā, ka jūs izdarīsiet kaut ko nepareizi, bet ja jūs izdarīsiet kaut ko pareizi, ja nu jūs izdarīsiet kaut ko pareizi, ja nu jūs visu izdarīsiet pareizi, ja nu jums ļoti labi izdosies, tie ir pilnīgi, tas ir tikai pašapziņas trūkums, ka jums liekas, ka tūlīt jūs kaut ko sačakarēsiet un jūs būs drausmīgi, jūs apsēdīs dēmonu muļķības. Tas ir tāpatās, kā mācīties braukt ar riteni. Nu, var gadīties nokrist, jā, var gadīties nokrist un sasisties, bet jūs piecelsieties un viss būs kārtībā. Un ja vien jūs nedarīsiet kaut ko ārkārtēji stulbu vai arī jums ļoti nepaveiksies, bet jums tikpat labi var nepaveikties ejot pa ielu, ka jums uzbrauc mašīna vai šitie trakie skrējriteņi. Nu, jums nepaveiksies arī maģijā tieši tādā pašā mērā, kādēļ jūs tik ļoti baidaties tieši no šī maģiskā ceļa. Tas nav bīstamāk, kā vienkārši dzīvot un staigāt apkārt mūsu realitātei. Tas nav bīstamāk. Un visa šī, tā ir vienkārši jūsu iekšējā nedrošība. Un tas, kā var tikt galā ar šo nedrošību, ir sākot praktizēt un ejot uz priekšu. Un jūs iegūsiet milzīgu atbalstu, milzīgas spējas pacelt savu dzīvi augstākā līmenī, nekā jūs esat. Un iespējams jūs pat iegūsiet spēju palīdzēt citiem, kas nav obligāti katram jādara. Daži saka, ja jums ir šis ragans aicinājums, nozīmē, ka jums jāstrādā ar cilvēkiem, un dažiem no tā ir vēl. Tā nav, jūs varat izmantot to tikai sev. Pilnīgi tikai sev. Pat ne apkārtējiem, pat ne ģimenei, pat ne tikai sev. Tas ir pilnīgi normāli. Tad es jūs ļoti aicinu. Neatraidiet to, ka viss jums sauc jūs šajā ceļā. Un tas nav tā, kā apgalvo daži kristieši, ka Jēzus jūs vienreiz sauks, un jūs to tiešām sapratīsiet, un tad jūs tomēr novērsīsieties, un tas ir viss, un jūs vairs nekad netiksiet atpakaļ, un pēc tam jūs nonāksiet ellē. Nē, jūs ragamiskais aicinājums, viņš vienkārši jums paliks visu mūžu. Jūs netiksiet no viņa vaļā. Jūs vairs netiksiet no viņa vaļā, ja jūs to vienreiz esat jutuši. Jūs varat pievērsties, kam jūs gribat, jūs varat pievērsties kristietībai, budismam, ateismam, sāteismam, es nezinu kam, bet ja jūs vienreiz esat uzaicināti, jūs to jutasiet visu dzīvi, un jūs varat tam pretoties, un jūs varat tam neļauties, jūs tikai nodarīsiet savu postu. Un nevis tāpēc, ka kāds mums mēģinātu to uzspiest, bet tādēļ, ka jūs vienkārši neizmantojat rīkus, jūs neizmantojat labumus, jūs neizmantojat to, kas jums ir dots. Un dots ir daudz, ja jūs esat uzrunāti šim ceļam. Jums ir dots daudz, un jūs varat izdarīt ļoti daudz. Un tādēļ es nevaru vien beigt atkārtot. Nebaidieties no maģiskā ceļa, ja jūs spējat, piemēram, vispār iziet uz ielas. Tas nav bīstamāk, kā atrasties uz ielas. Kur jums kāds ir uzbrukt, kur jums ir ķieģelis uzkrist uz galvas, vai nezinu, kā uzpļūtīt. Viss kaut kas var notikt. Un ar maģiju ir tieši tāpat. Tas nav bīstamāk. Ja vien jūs speciāli nelienat apakšā mašīnai vai nedarat kaut ko tam līdzīgu. Un jūs jutīsiet, kas ir tās bīstamās lietas. Jūs jutīsiet. Ja jūs sāksiet iet šo ceļu, jūs zināsiet, ko nevajag darīt. Un bieži vien jūs varbūt nepaklausīsiet, un pat tad nenotiks nekas drausmīgs. Es esmu zinājusi, ka nevajag to darīt. Vai arī es esmu zinājusi, ka man būs lielas sekas par to, un es esmu vienalga izvēlējusies to darīt, un izvēlējusies, ka šīs sekas ir to vērtas. Ok? Lūdzu. Tas ir tāpat kā nodarboties ar ekstrēmo sportu. Tas ir daudz ekstrēmāk un bīstamāk nekā iziet uz ielas, bet jūs pārkstaties uz šo risku. Bet jūs zinat, ka tajā brīdī, kad jūs nodarbojaties ar ekstrēmo sportu, jūs riskējat vairāk. Un tā ir tā daļa, kura ir bīstamākā maģijā, bet jūs varat arī to nedarīt. Jūs varat iet ļoti mierīgu ceļu, kurā jums vispār nav nekādas īpašas bīstamības. Man ir tiešām no sirds žēl to cilvēku, kuri tāpat kā neizmantot psihiatriju, neizmantot medicīnu, neizmantot līdzcilvēku atbalstu, atteikties vienkārši no visa iespējamā un nepalīdzēt sev, vienkārši sēdēt un čīkstēt, godīgi sakot. Parasti šiem cilvēkiem ir kaut kāda čīkstaba. Un tas ir smagi uz to noskatīties. Es ceļu tiem cilvēkiem, kuriem es redzu, jūs varat izdarīt tik ļoti daudz. Jo ne katrs arī, kurš ir bijis kaut kā manos kursos, ir bijis īpaši spējīgs, bet ir bijuši cilvēki, kuri ir ļoti spējīgi. Un es skatos, kā viņi pasaka, man ir bail, ka es kaut ko izdarīšu nepareizi, man nav tāds dzīves periods, lai es to darītu. Īstenībā, jo sliktāk ir, jo vairāk jāpakti
praktizēju, un es pats to nedarīju. Un es pati to nespēju izdarīt, un es nespēju pārkāpt sev pāri pašā grūtākajā periodā, kurā man vajadzēja saņemties vēl vairāk un tieši vēl vairāk praktizēt. Es ceru, ka jūs ņemsiet to vērā. Vismaz kāds. Vismaz kāds. Es ļoti, ļoti to ceru.